Nu, sveiki, labs rītiņš. Šorīt runās par to, kā cipariem ir nozīme, naudai nozīme, kā nevienmēr citi stāsta, ka viņi uzsāk biznesu, dažādu citādu altruitisku mērķu vadīt un filantropiski, tad dažs labs var justies nepareizi vai jokaini vai savādāk nekā. Bet ciparu nozīmēs pagājušajā nedēļā pabeidzām prātrītros ar pārdomām par to, cik svarīgi ir dažādi cipari, un šī nedēļas nogalē es sazinījos ar, vakar sanās sazinījos ar savu sieviņu, viņa mājās bija, mums šī visiem nedēļām, vēl viens iemesls, kāpēc ir svarīgi piefiksēt visādus ciparus. Es sazinājos ar viņu, viņa tur darbojās, viņa bija tāda aizņemta nedēļa, darīja visu kaut ko, un viņa bija uznācis mirklis, mēs tur līdz ar melno piekdienu, mums tur arī viens tāds akcija gāja mūsu vienā no projektiem, kas ir ar valodām saistīts, un tad tas moments, kas viņai bija uznācis, bija tāds, viņš saka, ko es izdarīju, apkopoju dažas cipariņas, nosūtīju viņai idejas, kas tur ir, cik tur kas un kā. Viņa saka, baigi laikā tu man atsūtīji, jo viņai bija uznācis tāds mirklis, ka likās, iekšēji viņa bija jutusies, es nezinu, vispār kaut kas iet uz priekšu, vai kaut kas vispār bīdās uz priekšu, es tur daru, taisu savu storijas, eju visādos Instagramos, vēl tur kaut ko kapājos un daros. Es saku, ka es saņēmu to statistiku, un tur bija kaut kādi 60 pāri pirkumi bija veikti. Es saku, uzreiz bija citādāk tā sajūta. Jā, uzreiz bija tāds, ok, vajag labi. Tas bija vēl viens apstiprinājums tam, kāpēc ir vajadzīgs piekopt kaut kādu statistisko šo te atskaitu un piefiksēt dažādas lietas. Mēs te džekiem braucam palīdzēt kaut kādam citam džekam darīt lietas, un šitie te nekas nenotiek bez viņām māmu. Tāpēc bija jānoskaidro, un jādabūna vistas, varēties chickens. Bet ātrais jautājums vēl paralēli tiem cipariem, ja tas arī saskana kopā ar to, ko man Gunits stāstīja. Kas tev motivē, piemēram, pie tā, ko tu dari? Vai uzreiz ķersimies versītim pie rāga, cik tev motivē nauda? Un cik atklāti, es mēģinu uzzīmēt, kuras vēl te motivē vienkārši plika nauda. Tāpēc tā, ko tu tur dari, tev nemotivē tas, ka tu glābi vaļus, vai ka tu dari pasauli krāsaināku, vai jēgpilnāku, vai vēl kaut kas, bet tev vienkārši interesē, tu dari to savu lietu tikai tāpēc, ka tev vienkārši interesē plika nauda. Es godīgi sakot, tagad man viena grāmata ir jāpabeidz šonedēļ, es viņu lasu. Man pirmā puse no grāmatas man riktīgi nepatika. Atzīšos tikai tāpēc, ka visa galvenā doma, kas tajā grāmatā tiek pozicionēta, tagad ir populāri. Tas ir daudz visādi gudri vīri, un viņi labas lietas māca pēc būtības, nav jau nekas nepareizi, bet ka vienmēr ir jāsaka, ka visā būtībā jābūt ir dziļākam, kāpēc, un milzīgam pamatojumam, kad liela uzņēmuma var pastāvēt tikai un vienīgi dēļ kaut kādas dziļākas domas, kas tur ir apakšā, kas nav pēc būtības nepareizi, bet es godīgi atzīšos, es nesāku savus biznesus, tāpēc, ka mani vadīja kaut kāds altruistisks funktieris vai filantropisks funktieris. Es godīgi sāku darboties un kapāt uzņēmējdarbībā tikai tāpēc, ka es gribēju nopelnīt naudu. Un tā bija tāda vēl viena no lietām, ko es gribēju padarīt. Es domāju, ka mums jāpadara ir jānormalizē, ka iet un darboties dēļ finansiāla apsprēruma, no tā nav jākautrējās un tas iet uz darbu vai uzsākt uzņēmējdarbību. Būt kaut kādā lietā iesaistītam nav jākautrējās no tā, ka tas galvenā motivācija tīri finansiāli. Nevis, ka tev jāizdomāja kaut kāds baigais Simons Sineks, un viņš saka start with why. Es nevienu reizi, es savu valodu skolu nesāku ar why, kāpēc man būtu jāpalīdz cilvēkiem. To mēs pēc tam izfiškojām, ko mēs tur darām. No sākumā mēs vispār nezinājām, vai mums sanāks. Un vai mums kāds par to samaksās. Un tad, kad mums sanāca un samaksāja, tad kaut kāds gadus vēlāk, tad mēs, tā mūsu nianses ir tāda, tad mēs varētu izdarīt šitā.
Mēs varētu darīt tā. Ok, nu labi. Un tas bija tāds, kas mūsu vadīja, bet tā. Un šī sakarā tas arī bija Gunitai, kad mēs pagājušajā nedēļā mēs apsēdāmies un izvirzījām mērķi. Tad viena no tām lietām bija, mums ir jābrauc atpakaļ šitā te februārī, gan uz mēnesi. Un, protams, tas maksā lielu naudu atpērties līdz Jaunzēlim. Labi, tie ir draugi, pie kā palikt mājās un tā tālāk, bet līdz tejienai, lai atlidinātos, tā liela nauda. Un Gunitai arī ir viena iespēja šeit uzstāties vienā konferencē. Un tad būtu forši. Tā ir laba lieta, ko darīt, bet un tad šo pagājušās nedēļas to pārdošanu mēs izvirzījām kā vienkārši konkrēti mērķi. Okay? Tas ir mums jānopelna mūsu biļetēm. Mums jānopelna biļetēm, un no sākuma pirmās dienas viņas aizsūta, es saku, repsties, mēs gandrīz jau 10% esam sakrājuši priekš biļetēm, nopelnījuši. Un tad bija kaut kādi tur 19%, tad tur 20%. Nu, šorīt, kad es viņai sūtīju atskaitas, teicu, nu jau ir pār pa 40% no tās naudas, kas ir vajadzīgas biļetēm, tas ir nopelnīts. Un tas vēl vienreiz saslēdz to, kāpēc tie cipariņi dzīvē, kurus mēs piefiksējam, kurus var piefiksēt uzņēmē darbībā un tajā lietā, ko mēs darām, tad tas palīdz gan pārvarēt tos grūtību mirkļus, gan vienkārši iet un kustēties uz priekšu. Un tas tāds. Man tur raksta, ka naudai ir nozīme, bet ja tas, ko dari, nerāda gandarījumu, tad naudai nebūs īstā jēga. Ja tev, loģiski, ja tev zoba sāpes ir no tā, ka tu dari, tad nelīdzēs ne kāpēc, ne lielais mērķis, ja ka tu glābi vaļus, ne tas, kad tu baigo piķi nopelni, ja vēmiens nāk no tā, ko tu dari, tad nekas nelīdzēs. Jānis arī, ja nepelni, tad nav iespējas attīstīties un sāk domāt par virsmēķi. Perfekti piekrītu, Jāni. Paldies, tu ļoti smuki arī nodefinē. Jā, bet jūs pateicāt pareizi. Tā tas ir, ir lietas, kuras, bet pēdējos gadus, godīgi pateikšu, ceļš sociālā mēdī gaisotnē nav vairs kruti runāt par to, ka, es esmu šī biznesā, tāpēc es audzēju biedrs, tāpēc, lai nopērnīt piķi. Vairāk viņš ir jāslēpj, tāpēc, kad es gribu, lai attīstās biešu audzēšanu Latvijā. Vai es gribu, lai vēlreiz Latvijā atkal ir savs cukurfabriks, vai ne, lai es varu ēst Latvijas cukuru. Ja es domāju, jāpievelk kaut kāds pamatojums, kāpēc tu esi biznesā, un gan izvēj, ja tu vienkārši pasaki, noliec pliks kārtas uz galdu un pasaki, ka, hei, es esmu šeit, lai nopelnītu naudu, un pa ceļiem, protams, attiekties labi pret cilvēkiem, sagādāt labu pakalpojumu vai preci savam klientam, ir kaut kas jāpušķo, nedrīkst tā vienkārši pa tiešo, es gribu nopelnīt naudu. Bet tas tāds, cipariņi palīdz. Kad es nosūtīju Gunitai, viņa tā, labi, tas man rīktīgi palīdzēja. Ja kā tāds, es pārvēju tādu grupīgu mikli, jo es redzēju, kad ir, tur momentiņš. Pirmdiena Latvijā, jums jau tā pirmdiena ir ieskrējusies, lai atkal būs jāieskrienos, jāiet kaut kas darīt. Un tad jau. Paldies, un tiekamies rīt.